Tradicionāli sāksim ar zelta mopēdu. Ātrākajiem braucējiem balvas pasniedz no Rožkalns. Izmantojot izdevību, paspiest roku. Vienādrumu 45 kubicentimetri klase, 3. vieta Aleksandrs Bulātovs. Otrā vieta Jānis Mūrnieks. Un pirmās ieguvas vietas ieguvējs Oskars Valpēters. 3 ātrākie tātad vienādrumu klasē. Ātrumu 50 standarta klase. 3. vieta Arvo Mateušs. Otrais Jorens Klinstons. Ātrākais pirmajā braucienā, otrā neizdevās, bet ātrākais kofertēm Andris Aļavjevs. 3 ātrākie 50-tniekos standartā. Arvo tik smaigi klausās krosā, ka vinnē laikā. Pati ātrākā klase starp mopēdiem 50 kubicentimetru sporta klase, 3. vieta Martiņš Egle. Otrā vieta Kaspars Brigzne. Brauc ar vienu roku. Diviem pedāļiem. Tāpēc tikai otrais. Un pirmā vieta Ardis Tomas. Turpināsim apbalvošanu ar vēl vienu standarta klasu, Skūter 50 standarta klasu, 3. vieta Erviņš Tims. 3. vieta Skaidrs Pamās. Kalvis Makaļs 2. Un Andris Kristabāns uzvar šajā klasē. Iespējams, Ervīns tiek meklēts vēl. Sagaidīsim 3. vietu. Tempo! Jau gulētāji, kur aizsapņojiet, puiši? Un 3. vieta beidzot arī atskrien. Pāriem pie daudz ātrākām klasēm. Skūter 70 sports, 3. vieta Andris Krištabāns. Es laikam jau 56. Otrā vieta viesim no Igaunijas Ants Parik. Un pirmais Dmitrijs Macuks.
trīs ātrākie šodienas braucēji, gandrīz tikpat ātri kā Superbike. Trešā vieta Scooter Racing 70 klasē Rikards Baldiņš. Otrais Raimonds Pastars. Un pirmais Edvards Sproģis. Tā pati nav apēsta. Trešo vietu apēta. Laiks pienāk tradicionālai atbalstītāji vai sponsoru balvai. Katru cerams, ka šī tradīcija arī nākšos posmos tiks turpināt. Kāda papildus balva par kādu atsevišķu nomināciju. Tad iespējas ir jebkuram izpausties un pēc sev vistīkamākiem kritērijiem atrast apbalvojumu šobrīd apbalvosim jaunāko sacīkšu dalībnieku. Jaunākais sacīkšu dalībnieks saņems no Bruno Rožkalna pilnīgi jaunu sacīkšu ķiveri. Un tas ir 6,5 gadu vecais Edgars Brīgsne. Ķiveri parakstīt absolūtu vērtību. Jā, pēc mazāk. Tāds lūk, mūsu atbalstītāja balvas ir. Tas tāds aicinājums un mudinājums arī padomāt nākšajā posmā, nākšais Daugavpilī, vai ne? Ķēdes, ja kaut ko. Vismaz ķēžu posmaņi iedod. Tātad pāriesim būtāt pie motociklu klasiem Retro 350 klase. Trešā vieta Vars Veinbergs. Piebildīšu, ka pirmais trīnieks ir tieši tāds pats kā iepriekšējā posmā pirms nedēļas piķerniekos. Cerams, ka sezonas gaitā kaut kas tomēr mainīsies. Otrā vieta Arnis Tomas. Un uzvarētājs otro posmu pēc kārtas Valds Veinbergs. Retro 500 klasē. Jā, trešais braucot savu jaunības dienu Kaurovecu šosejas. Ivars Vikmaris. Jā, nu balvas vēlams saīt uz piedestālu. Saņot pirms viņas neskaitās. Otrā vieta Mārtiņš Kāzenis. Un uzvarētājs šā klasē Gats Pokšāns. Šodien mums sacensības kupleni arī nedaudz lielāka kubatūra, kas izmanto gan savus divus braucienus vairāk treniņiem. Bet, nu, izskatās 6 kaus mums aizies, atradīs savus īpašnieks un klasē līdz 600 kubikcentimetriem trešā vieta Kaspars Brīgsne. Tas ir jāvāk ar vienu roku. Otrā vieta Māris Brīgsne ar abām rokām. Un uzvarētājs šajā klasē Andris Plinta.
Un kubatūrā vīrs 6, tu pavisam lielām kubatūrām. 3. vieta Juris Katkovs. Tāda mocība. Otrā vieta Artūrs Irbe. Un uzvarotājos braucienos kopvērtējumā pirmais Ulds Eglīts. Jo! Novēlēt Milte. Augstākā labums. Paldies visiem par sacensību. Īstenībā arī bez kritieniem neiztikām, tā ir motošosejas neatņemama sastāvdaļa, bet viss beidzās labi. Nākamais posms Daugavpilī, tiek gatavota trase, tiek gatavotas papildu balvas. Arī Daugavpilī, kas attiec uz tehnisko pusi skūteriem un mopēdiem, tad arī iespējams būs šīs tehniskās pārbaudas, kas ievies zināmas izmaiņas 70 sporta klasē šodien. Tā kā vēlreiz pārlasam nolikumu, ja paņemam izdrukājumu pieejam, tā ļoti kritiski apskatāmies uz savu braucamo tehniku, jo, katrā posmā es nesolu, ka mēs jauksim visu ārā, bet skatīsimies, ir atsevišķi cilvēki, kas ar to nodarbosies, tā kā ievērosim noteikumus, būsim korekti trasē un līdz Daugavpilī. Paldies visiem!